Liepājā aizvadīts ikgadējais atkritumu apsaimniekošanas nozares seminārs Ilgtspējīgas aprites ekonomikas attīstība un sasniedzamie mērķi. Nozares eksperti kopā ar politiķiem tajā sprieda, kas un kā jādara vēl labāk un pareizāk, lai īstenotu Latvijas apņemšanos tuvāko 10 gadu laikā līdz 10% samazināt noglabājamo atkritumu īpatsvaru, vienlaikus šķiroto atkritumu īpatsvaram pārsniedzot 60% robežu. Kamēr būs cilvēki, tikmēr mums būs resursi, jeb atkritumi. Un cilvēku uz pasaules paliek vairāk, un arī atkritumi līdz ar to paliek vairāk, un tie pieejamie resursi, ko mēs jaunus varam iegūt, viņi paliek mazāk. Un tā faktiskā lieta ir tā, ka šobrīd jau tie ekonomiskie principi mainās, un atkritumi spēj radīt vērtību kā ne tikai naudas izteiksmē, bet arī praktiskā pielietojumā. Mums ir jāmaina kopējā sabiedrības attieksme pret šiem aspektiem. Mums ir jāmaina normatīvais regulējums, kas kaut kādas lietas atvieglo, uzlabo, un kopumā jārada tāda vide, kas veicina, jo šobrīd mēs esam tādā, kā lai saka, taustīšanās periodā, ka mēs kaut ko ieviešam, bez tam mēs paskatāmies, tur kaut kas nestrādā, tur vajag pielabot. Man liekas, mēs esam tikuši jau šim cauri, mums tie secinājumi ir izdarīti, mums tagad ir jāiet tālāk, lai mēs uzlabotu, pilnveidotu to pašu normatīvo regulējumu, rases sistēmu darbību, informācijas aprite, sabiedrības izpratne. Vienmēr tas atdurās pret vienu lietu, kas ir ekonomiskais izdevīgums. Kā ar politikas instrumentiem mēs varētu, teiksim, beigt to atbalstu tik lielā apjomā kaut kādām jaunām, teiksim, produkcijām, bet arī vairāk šo atbalstu virzīt tieši uz šo otrreizējo izmantošanu. Uz to, kad mēs arī kā sabiedrība saprotam, kad mēs tos atkritumus radām un ka tas īstenībā ir milzīgs vērtīgs resurs, ko pēc tam mēs arī kā sabiedrība jau varam patērēt atkal. Un šis ir tas cirkularitātes, jeb apļa princips, jebkurā resursu patēriņā. Tā kā pilnībā tas neaizvietos jauniegūtos resursus, bet tas ļoti labi palīdzēs mums sadzīvot ar to, kad tie resursi ir ierobežoti. Aprites ekonomikas jautājumu risināšanā Latvijā iesaistīti vairāki resori, kas ar savā rīcībā esošajiem politiskajiem instrumentiem cenšas panākt lielāku valsts atbalstu otrreizējo izejvielu pārstrādātājiem. Piemēram, tiem, kuri savu dzīvi nokalpojuša apģērba šķiedras iestrādā automašīnu sēdekļu pārvalkos un siltumizolācijas paneļos, nolietotās autoriepas iekļauj asfaltbetonā, kā arī sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu segumos. Par veiksmes stāstu diskusiju laikā tika nosaukta Liepājas karosta, īpaši akcentējot otrais izmantojamo celtniecības materiālu, īpaši jau ķieģeļu atgriešanos apritē šajā apkaimē. Liepāja īstenībā tādā ziņā ir fantastiska vieta par Liepājas karostas ķieģeļiem, ko mēs, ja tā pastaigāsim, pabraukāsim, tad ir jau praktiskais latvietis iemūrējis savā garažā vai kaut kā citādāk un otro dzīvību devis. Tas izaicinājums šo principu, kas latvietim ir saprotams, pacelt augstāk jau, ka to dara arī, piemēram, valsts, ja būvē jaunu ēku vai arī būvē jaunu viesnīcu, kad arī viņiem būtu pieejams skaidrs ceļš, kā, teiksim, to, kas ir bijis atkritums, kas it kā būtu nelietojams tālāk, ņemt un tālāk izmantot pa jaunu būvniecībā, jo viņš jau nav neko sliktāks palicis. Tiem atkritumiem, kas nav pārstrādājumi vai izmantojami otrais, to apjoma samazināšanas nolūkā jārada cits utilizējošs pielietojums. Ir arī citi materiāli, kas spēj radīt, piemēram, siltumenerģiju, elektroenerģiju tajā brīdī, kad tas produkts ir nonācis, angliski saucās end of life, jeb savu dzīves ciklu beigās. Un citi, teiksim, pielietojumi viņam vienkārši nav iespējami, citādu pārstrāde nav iespējama, tad šis arī ir viens no veidiem, kā to var darīt. To arī Latvijā diezgan vēlētos arī plašāk izmantot. Ir ļoti grūti pateikt tādu vienu lielāko pienesumu. Runāsim par atkritumu. Protams, tas viens no tiem lielajiem jautājumiem ir atkrituma dedzināšana. Skaits, ja mēs vēlamies sasniegt 2030. gada mērķi, samazināt noglabājumu atkritumu skaitu, mums vajag meklēt to risinājumu. Atkrituma dedzināšana ir viens no tiem risinājumiem. Un kas ir ļoti svarīgi, mums ir jābūt pārliecinātiem, ja mēs realizējam kādu projektu, ka tas ir labākais.
Ministrs atzīst, ka ekonomiskais ieguvums pat no vislabākā projekta var būt minimāls, ja tam nerod praktisku pielietojumu. Tas minētais siltums, tas ir tas pluss un viņa lielākais izaicinājums. Jo ņemot vērā, ka tas apjoms mēs runājam par vairāku megavatu siltumu, viņš liederīgi ir jāizmanto. Un labprāt, es runāju ar projektu attīstību, viņi labprāt uzbūvēja to atkritumu dedzinātāju kaut kur pļavā, meža vidū, viss ir ļoti forši, labprāt uztaisīt. Bet kur tu liksi siltumu? Jo tagad, lai sasniegtu efektivitāti, tev tas siltums jāizmanto liederīgi. Labi, ziemā vēl to kaut kā varētu, bet vasarā vienīgais lieta, tāpēc ir tie pamatprojekti izvēle ir Rīga un Pierīga, jo tur ir Rīgas siltums, kas var akumulēt tādu lielu siltumu apjomu. Un tas ir viņa, gribētu teikt, gan pluss, gan izaicinājums. Runājot par atkritumu iznīcināšanu ar dedzināšanas metodi, mēdz būt gan veiksmīgi, gan arī mazāk veiksmīgi piemēri šādu projektu īstenošanā. Par tiem semināra laikā tika stāstīts arī kolēģiem, lai šīs kļūdas nākotnē nepieļautu vēlreiz. Mums ir laba komunikācija ar nozarē iesaistītiem speciālistiem, ar amatpersonām, ar atbildīgiem darbiniekiem caur atkritumu darbu grupām, kur mēs sanākam reizi mēnesī, runājam par tām lietām, kas ir svarīgas uz to brīdi, par strateģiskām lietām, par plāniem. Un šāda regulāra komunikācija dod arī to panākumus, ko mēs šobrīd varam lepoties. Neveiksmīgas komunikācijas piemērs ir katalizatora projekts, kas izskanējis diezgan plaši. Mēs pa daudz paļāvāmies droši vien uz attīstītāja spējām. Diemžēl attīstītājs nespēja pārliecināt sabiedrību, Dienvidkurzemes novada iedzīvotājus. Faktiski var teikt, ka šis projekts ir norakstīts. Runājot par tām atkrituma dedzinātavām, kuras semināra laikā pieminēja klimata un enerģētikas ministrs, vismaz tuvāko pāris gadu laikā tādas paredzēts būvēt tikai Rīgas pievārtē, kur ir lielākās iespējas visu iegūto siltumenerģiju novirzīt patērētājiem.